Es vēlos sākt ar tādu jautājumu, vai šajā vai aizdītajā nedēļā kāds no jums ir piedzīvojis kādu grūtu situāciju, kur jūs tikāt sāpināti? Ir bijuši kādi? Ja? Okay. Ja? Vai ir bijuši kāda vilšanās situācijas cilvēkos? Ir? Ja? Vairāk rokas. Ja? Okay. Es nesen uzdevu šo jautājumu kādā citā vietā, un visi sēdēja un nebija. Un es teicu, plašākā laika periodā, un es vien nebiju. Paldies, ka jūs tā kā klausties un atbild. Mūsu ikdienas sastāv no interakcijas ar cilvēkiem, vai ne? Mēs esam radīti attiecībām, mēs arī kā draudz mums tāds kurs, kas saucas Mana dzīve, Jēga un Jēzus, kur mēs domājam, cik svarīgs ir attiecības arī mums savstarpējā līmenī. Un tur ir gan savs skaistums, un vienlaicīgi tur arī ir liels izaicinājums, kas tajā slēpjas, vai ne? Un mūsu ikdiena gan darbā, mācībās, ģimenē, jebkur uz ielas veikalā, vai ne? Viņas visu laiku sastāv no saskarsmes ar cilvēkiem. Un bieži šajās attiecībās mēs piedzīvosim sāpinājumus, mēs varam tikt ievainoti vai pievilti cilvēki, ja? Un tad cilvēki, un arī mums jāprocesē, ko darīt ar to, ko mēs esam piedzīvojuši. Un man kāds draugs no Amerikas, viņš šajā nedēļā uzrakstīja kādu ierakstu sociālos tīklos, kas man ļoti norezonēja. Un viņš sacīs sekojoši. Viņš bija sapulcējis draudzes dievkalpojumā, līdzīgi kā mēs šeit šodien. Un bija atnākusi kāda sieviete no citas vietas. Es nelūgšu pacelt rokas, cik jums šoreiz ir pirmo reizi, lai jūs pat daudz neasociētos šo stāstu. Bet šī sieviete atnāca, un pēc dievkalpojuma viņa jūt, ka viņai ir vajadzīgs saņemt aizlūgšanu. Un viņa piegāja pie šī mana drauga, un viņa sāka līdzdalīt, ka viņa ir gājusi cauri ļoti smagam posmam savā dzīvē, ir piedzīvojusi kādas sirds sāpes un arī zaudējumu. Un ejot cauri šim ļoti grūtiem posmam, viņa saprata, ka viņa daudz sāpinājusi ir apkārtējos cilvēkus pati. Un tad viņa līdzdalība mazliet konkrētāk, un tas mans draugs teica, no malas skatoties, liktos tā kā neitrāla situācija, bet viņai svētais gars, viņa pārliecinājis, ka viņai ir smagums, ko viņa nes, kas viņai nav jānes, kas viņai ir jādod Dievam. Un viņa atnāca pie šī man drauga, viņa līdzdalīja, un tas beidzās ar to, ka viņa līdzdalīja šīs sāpīgās lietas, un viņa lūdz Dievam piedošanu. Un patiesībā viņa atlaida kādas ļoti smagas lietas, kas viņai bija vilkšās līdzi. Un viņa atvēra savu sirdi, un viņš rakstīs sekojuši, viņš teica, es tik sen nebiju piedzīvojis grēku nožēlas un piedošanas spēku tik vienkāršā un spēcīgā veidā. Un tas noslēdzās ar to, ka viņš šai sievietei varēja pateikt, Jēzus tev ir piedevis. Un šī sieviete izgāja ārā savādāk, viņš teica. Un viņš ir cilvēks, kas ir kalpošanā, kas darbojās, ja, kas mīl Dievu valstību. Viņš teica, ka viņš pēc tam uzdeva tādu retorisku jautājumu, kāpēc piedošana no Dieva un cilvēkiem bieži var šis tik kļūst par retu parādību, par ko runā vai ko piedzīvo cilvēki pat kristīgā vidē, jeb draudzē. Un viņš to teica no tādas skatu punkta, kur viņš redzēja un no jauna piedzīvoja, cik dziedinošs spēks ir tad, kad cilvēks neslēpjas gan no Dieva, gan no cilvēkiem, un ir brīvs saņemt piedošanu un to sniegt. Un, ja varētu nākamo slaidiņu, un šodien vēlos domāt par piedošanas spēku, un domāt par piedošanu no kādiem pāris aspektiem. Lūdzot, Dievs akcentē šo tēmu, un es lūdzu, lai viņa uzreiz saslēdzās arī ar tavu dzīvi ļoti praktiskā veidā. Pirmais, un es jau ar šo varbūt manu draugu piemēru pieskaros nedaudz tam, ir tas, ka, ja mēs domājam, kur sākās piedošana, viņa patiesībā sākās vertikālā līnijā. Tā sākās mūsu dzīvē, un Bībeles skatu punktā, tā sākās to, kad Dievs mums vēlas piedot, tiem, kas no mums jau ir raduši šo dzīvi, viņš tev ir piedevis, ja? Un vienlaicīgi viņš turpina piedot lietas mūsu dzīvēs. Ja? Tad šis pirmais punkts, Dievs mums piedeva, tas ir pagātne, un aizvien piedod. Ja varētu nākamo slaidiņu, pāris rakstvietas, ar kurām es vēlos vienkārši vērst tavu aci, ka tas ir vienots stāsts viss caur Bībeles stāsta arkai. Piemēram, pravietis Jesaja saka šādi, es esmu tas, Dievs par sevi saka,
kurš izdzēš tavus noziegumus pats sevis dēļ un nepiemin tavus grēkus. Īpaši vēlos akcentēt šo daļu, kad Dievs saka, es izdzēšu tavus noziegumus. Kāpēc? Dēļ tā, cik labs ir Dievs. Vecajā derībā daudz šī atsauce ir uz Dieva dabu. Ir daudz lietas Dievs dara primāri dēļ tā, kas viņš ir. Tas, kas ir viņa daba. Un no tā izriet, ka viņš vēlas piedot, tas ir viņa dabā. Ja cilvēks nāk pie viņu, tas ir viņa dabā piedot. Viņš ne tikai izdzēš noziegumus, kas jau mums liktos apbrīnojami, bet šī otrā daļa. Ko viņš nedara? Viņš nepiemina. Viņš nepiemina uz grēku. Kad bija pēdējā reize, kad tu biji kādam varbūt lūdzis piedošanu, un cilvēks saka, jā, viss kārtībā, es tev piedodu, tev varbūt tā bija dziļa lieta, šis cilvēks varbūt nereaģē pārāk dziļi, un tad paiet kāds laiks. Un pēc laika šis cilvēks grūtā situācijā atkal paceļ šo lietu. Un tad izvēršas saruna, kur saka, bet es jau tev lūdzu par to piedošanu. Jums ir bijis kādam, ja tāda situācija, ja kāds krat galvas, kāds smaida, tas ir ļoti sāpīgs moments, vai ne? Kad tu šķietam, es saņemsi piedošanu, varētu teikt, kā pat cilvēks arī reizēm piedod, bet Dievs nav kā cilvēks. Dievs piedodot to nekad vairs neceļ augšā. Ja? Pravietis Iesaja mums to parāda. Ja mēs ejam tālāk psalmos, nākamajā slaidā, 32. psalms ir brīnišķīgs psalms, un tur Dāvids saka šādus vārdus. 32. psalms. Svētīts. Un šis vārds tādā savā labā smagumā ir pretējs tam, kas būtu nolādēts. Bieži, man liekas, kristīgā vidē mēs tā diezgan nopietni, vismaz arī, kas ir harizmātiskā vide, kas apzinās arī garīgo realitāti un šīs lietas, saprot, lāst, tas ir nopietni. Tā kā tur ir jālūdz par tām lietām, ja? Jāiedziļinās. Bet reizēm vārds svēts, jeb svētīts, tas kļūst tāds, nonivilēts. Bet patiesībā vārds svētīts ir ļoti spēcīgs vārds. Ja? Tā ir Dieva svētība. Ja? Tāpēc mēs redzēsim, ko viņš uzsver. Ja? Svētīts, kam piedot noziegumu, kur grēki ir nolīdzināti. Svētīts, kam kungs nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltus. Un tad Dāvids no savas dzīves saka, kamēr es neatzinos, nīka man kauli, es brēcu cauri dienu. Jo dienu un nakti tavu rokas smagi gulās par mani, mans spēks izsīka kā vasaras svelmē. Šeit viņš apraksta to stāvokli kādu dzīvē, kurš pazīst Dievu, kurš mīl Dievu, bet ir kādas lietas, ko viņš izvēlējās atturēt no Dieva vai neatklāt Dievam. Ja? Viņš šeit tādas lietas kā neatzinos, tad kaut kas, ko viņš bija paslēpis. Un tad viņš apraksta gan emocionāli, gan arī fiziski. Viņš saka, ka tava roka, ja, Dieva rokas, vecās derības sinonīms Dieva klātbūtnē, ka viņa roka izveda Izraēlu tautu no Ēģiptes ar spēcīgu roku. Ja? Tas apliecinājums, Dievs ir ar mani. Bet šeit Dieva rokas smagi gulās, Dāvids saka. Kāpēc? Tāpēc, ka es neatzinos, nenācu pie Dieva. Viņš saka, pat nīka man kauli. Interesanti, ne? Dāvids ļoti psalmos parāda ļoti daudz dvēseles procesu. Viņš pat fiziski saka, man fiziskā miesa, pat man kauli sāk panīkt. Mans spēks, viņš saka, izsīkā vasaras svelmē. Mēs šobrīd nevaram ar to vēl pārāk rezonēt, ne? Cerēsim, ka pēc pāris nedēļām mēs varēsim labāk saprast Dāvidu arī mūsu platumgrādos. Tas tā jokam. Bet tad pienāk 5. pāns. Un tad Dāvida solis tālāk, ko viņš saka, es atzinos savā grēkā. Es neapslēpu, tad vārds atzinos, neapslēpu savu vainu. Es teicu, atzīšos kungam savos noziegumos, tad tu piedevi manu grēku vainu. Un pēc tam šis psalms tālāk arī rāda Dievu labestību. To, kāpēc Dāvids varēja uzticēties Dievam, viņš ir labs Dievs. Ja? Ko es vēlos ar šo parādīt? Dāvids apzinājās, ka svētīts ir tas, kuru grēki piedoti. Ikdienas šā ziņā, ka nav nekas, kas bloķē Dāvida attiecības ar Dievu.
Un Dāvids, Bībelē mums saka, viņš bija vīrs pēc Dieva sirds. Viņš pazina Dieva sirdi. Un tāpēc, man liekas, tik skaisti lasīt psalmos, gan tās iedrošinošās vietas, bet arī tās ielejas, kam Dāvids iet cauri ļoti atklāti, jo viņš arī nebija perfekts cilvēks. Bet viņš atzinās, viņš bija atklāts, arī tad, kad viņš krita. Un tas, ja mēs redzam to jau vecajā derībā un skatāmies jaunajā derībā, jau ar kolosiešu vēstuli, nākamo slaidu, vēstuli kolosiešiem mums saka, jūs, kas jaunās derības kristiešiem, arī mums, jūs, kas bijāt miruši savos grēkos, ja, šī valoda būt nomirušam grēkā. Tā ir valoda, kas tiek attiecināta uz kādiem, kas nav atdevis savu dzīvi Jēzum, kura garīgais kodols ir garīgi miris, tas ir Bībeles vārdi. Ja? Šak jūs kādreiz bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, bet Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams ko? Mums visu grēku piedošanu. Un atkal, ja? Cik centrāla pati šī doma ir par piedošanu. Viss caur Dieva vārdam. Un tāpēc es arī sākumā minēju šajā slaidā, ka viens, ja mēs varam atskatīties tie no jums, kas jau ilgi varbūt sekojat Dievam vai nesen, nav svarīgi. Tajā dienā, kad jūs nācāt pie Dieva un atdevāt savu dzīvi viņam kā kungam, mēs šodien dzirdām, ka viņš ir kungs, ja? Kāds, kurš valda. Mēs atdevām savu dzīvi. Mēs vēršamies pie Jēzus kā pie kunga, bet arī kā pie glābēja. Glābējs ir Mesija, šī doma ebrejski mešiach, tas ir kāds, kurš nāk, lai piedot, lai glābtu. Ja? Tad tev ir piedots, tava dzīve ir apklāta, bet vienlaicīgi tagad sākās šis process, kur Dievs vēlas turpināt tev veidot, mazgāt, šķīstīt, ja? Kristus līdzībā. Mums tas ļoti svarīgi, draudzē. Tik svarīgi, ka mums ir tāda vīzija, kas sastāv no 3 punktiem, un otrā ir kļūt kā Jēzus, ja mēs ticam, ka Dievs pieaugoši mūs veido Kristus līdzībā, dziedinot sirdi, izgaismojot melus, atjaunojot prātu, ja vajadzīgs arī garīgi atbrīvojot, ja? Mums tās lietas nav tabū. Mēs gribam būt vairāk kā Dāvids, neslēpties, ja? Būt atklāti ar savu dzīvi, atklāti ar savām sāpēm, atklāti ar savu stāstu. Kāpēc? Kristus dēļ. Tāpēc, ka viņš ir visu paveicis, mēs varam būt atklāti. Evaņģēlis mums atļauj būt vājiem, ja? Salauztiem, jo viņš ir spēcīgs. Ja? Tas ir ļoti atbrīvojoši. Un iedrošinoši, ka jaunā derība mums to rāda, jau ar nākamo rakstvietu, arī par šo turpinošo to veidu, kā staigāt, kad piedošana nav tikai, man reiz piedeva, bieži kristieši teica, viņi stāstīs savu stāstu, un viņi atsauktos, man toreiz piedeva, ja? Es toreiz lūdzu piedošanu. Un tas ir skaisti, tas ir ceļa sākums. Bet Martins Luters, piemēram, teica, ka šī doma par grēku nožēlu, kad īstenībā angliski repentance, ja, šī prāta mainīšana, ka tas ir ikdienas solis, kaut kas, kam ir jābūt katru dienu, kā gaisa, ko mēs elpojam. Ka mēs turpinam atjaunot prātu, mēs turpinam mūsu sirdi tā kā kalibrēt. Un jebkur, kur mēs esam novirzījušies, Dievs mūs vēd atpakaļ ar Svēto garu. Amen? Un pirmā Jānis saka šādi. Tagadnē, nevis pagātnē, bet tagadnē, ja? Ievērojam laiku. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns. Un ko dara? Mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Redzam šo domu, šo mazo vārdiņu? Ja. Dievs gaida, Dievs vēlas. Tas nav tāds automātisks kaut kāds process. Dievs ir persona. Viņš vēlas tev vadīt, viņš vēlas tev mainīt, bet viņš gaida arī tavu soli, ka tu tuvosies pretī Dievam, un tad viņš tuvosies tev, ja? Mēs zinām, ka vēstule to mums rāda. Tāpēc ir svarīgi, ka tas nav kaut kas tikai, ko Dāvids vecajā derībā atklāja, tas nav kaut kas, ko Jesaja, kā liels pravietis mums rāda, no vecās derības stāsts. Nē, tas turpinās tāds pats cikls, ka Dievs aizvien vēlas, ka mēs neko neturam, neko neslēpjam. Ka mēs varam atzīt, ja? Mēs varam atzīt lietas. Un tad viņš ir uzticams un taisns. Redzam, ja? Ka mēs piedzīvojam viņa dabu uzticams un taisns. Tā ir viņa daba. Viņš ir uzticams. Viņš piedod, viņš nekad nepacels augšā. Viņš nekad neapsūdzēs tevi. Ja? Redzam, cik ļoti Dieva daba ir sastopama, tad, kad mēs atklājamies mūsu vājumā. Un es gan savā stāstā varu atcerēties mirklus, un es pieņemu daudz no jums, ka tad, kad tu esi bijis zemā vietā, tad, kad tu esi bijis salauztā vietā, tad, kad tev ir bijis smagums kaut kas, ko tu nes un nes,
bet tad tu nāc pie Dieva ar brāļiem un māsām. Un tad tu piedzīvo pēkšņi tie vārdi par Dieva dabu, vai ka viņš ir žēlsirdīgs, vai ka viņš ir piedodošs, vai ne? Viņi kļūst dzīvi. Mēs sastopam to, kāds ir Dievs. Un tāpēc šī tēma un šis ceļš par piedošanu tik svarīgs. Vēl pēdējā rakstīt šajā daļā, Jēkab 5.16 mums arī mīļa. Tad Jānis tikko rakstīja par atzīšanos un grēku izsūdzēšanu, un Jēkabs turpina to pašu. Viņš saka, izsūdziet cits citam, šeit ir interesanti doma, ja? Cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, kad topat dziedināt. Jā. Šeit interesanti doma parādās, ka ir arī šī savstarpējā cits citam realitāte, ja? Un te viņš principā raksta par draudzi. Iepriekšējos pantos viņš saka, ja draudzē kāds ir slims, ejiet pie draudzes veciem, svaidiet ar eļu. Ja kāds priecīgs, sviniet, ja kāds raudiet ar to. Ja? Viņš runā par attiecībām, par dzīvi. Un tad interesanti, ka šeit viņš arī piemin, ka ne tikai izsūdzi kaut kā savus grēkus, bet izsūdzi cits citam. Un tas ir atkal kaut kas, kam mēs ticam, un mēs mēģinām pēc labākās iespējas to praktizēt un radīt vidi, kur tas nav tikai, ka mēs katrs pats par sevi kaut kā ar dievējam. Bet mēs īstenībā pieauguši varam justies droši, atklāties viens otram. Ja? Reizēm ir tik spēcīgi, ka tu jūti, ka tev ir jālīdzdala kādam brālim vai māsai. Jūs esat to piedzīvojuši, vai ne? Ja? Daudziem, iespējams, daudzas reizes. Varbūt tu esi bijis saņēmē vai tā, kas vēršās vai pie kura vēršās pusē. Kad ir kaut kāds milzīgs spēks, vai ne? Ka ne tikai tu lūdz Dievam piedošanu, bet tu to pašu skaļi pasaki brālim un māsai. Tu nosauc varbūt to lietu, kas tev kaunā tur. Kaut kādu smagumu, kas tev valkās pakaļ. Un tu iespējams zini, ka Dievs tev ir piedevis, bet ir kaut kāda dziedināšanas daļa attiecībās ar cilvēkiem, ko Jēkabs mums šeit stāsta, kas parādās tad, kad mēs ejam šajā citam realitātē. Kaut kāda dziedināšana, ko mēs varam piedzīvot. Tā kā šī visa ir pirmā daļa, es gribu, lai jūs saredzat, ka tas viss ir par šo vertikālo pusi. Ja? Ka Dievs mums ir piedevis, ja tu esi savu dzīvā devis Jēzum, ja nē, šis varbūt tas vakars, tu var atsaukties Jēzum. Viņš aizvien glāb, viņš aizvien glābēs, viņš vēlas arī tev šokar piedot, ja tu nekad neesi lūdzis Jēzum piedošanu. Un tu saproti, ka tu esi salauzts cilvēks savā kodolā. Šokar būtu vakars, kur tu saņem piedošanu. Kur Dievs apklāj tev dzīvi un dara tev par jaunu radījumu. Ja? Šis varbūt tas vakars. Bet arī mums, kas jau sekam Jēzum, mēs visi bez Jēzus bijām garīgi bankrotējuši. Mūsu parāds garīgais bija neizdzēšams. Un kā Fils dziedāja, ka tikai Kristus dēļ. Nevis mūsu performance, nevis mūsu spēja, bet Kristus dēļ. Mēs varam saņemt piedošanu. Un tāpēc esi jūtīgs arī šodien, kamēr es dalos, ka Dievs tev var atgādināt konkrētas, varbūt sfēras, varbūt situācija, kur Dievs saka, es šodien vēlos tevi šajā vadīt. Ja, beigās būs laiks, kur mēs mētiecīgi klausīsimies, bet jau man daloties, es vēlos teikt, es ticu, Svētais Gars jau uz kādiem runā, par konkrētām vietām, kur tu saproti, es iespējams esmu kā Dāvids. Es zinu, ka ir svētība, tad, kad es neapslēpu savu vainu. Bet šobrīd varbūt es jūtu, ka Dieva roka smagi. Viņa mīlošā roka, tēva mīlošā roka, bet smagi gulstās uz mani, jo es nenāku gaismā, es neesmu atklātībā, ja, kādā sfērā. Bet es ticu, ka Dievs vēlas, ka tu vari šokar tajā nākt. Ja mēs virzamies tālāk, otrais punkts, ko es vēlos teikt, un es nekautrējos no tā otrā vārda, ka Dievs patiesībā mums pavēl piedot citiem. Viņš ne tikai mums saka, lai mēs piedodam, ne tikai, lai mēs saņemam piedošanu, bet patiesībā viņš pavēl tiem, kas viņam seko, staigāt piedošanas ceļā. Un es lūdzu paskaidrošu, ko es tev domāju. Ja var uzlikt nākamo rakstvietu. Šī ir rakstvieta, kur patiesībā es man liekas, salīdzinoši maz es dzirdējis kristīgā vidē bieži citiem. Tā ir Jēzus mācība. Un es ieliku visu 3 slaidos, tur ir 14 panti. Bet es vēlos viņu nolasīt, jo es ticu, viņi ir viena no pašām svarīgākajām vietām, kur Jēzus māca par piedošanas spēku, bet arī nopietnību. Ja? Mateja 18.
Un tas sākās ar Pēteri un jautājumu. Ja? Mēs varam pasmaidīt. Pēters, iespējams, kā daudz no mums var asociēties, viņš piegāja viņam klāt pie Jēzus un jautāja, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Tu esi bijis tādā vietā? Ja? Vai pietiek līdz 7 reizēm? Un tad Jēzus atbild. Jēzus viņam atbildēja, es tev nesaku līdz 7 reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. 7 pilnības skaitlis. Jā, principā, te iet runa par mūžīgu daudzumu. Un tad Jēzus nevis dod sistemātisku teoloģijas 3 punktus, viņš dod stāstu. Tad debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāk to darīt, viņam pieved kādu, kas viņam bija parādā 10 000 talantu. Citiem vārdiem milzīga summa. Un tā, kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnu. Tad debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāk to darīt, viņam pieved kādu, kas viņam bija parādā 10 000 talantu, 25. Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņu sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija, un parādus samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās. Pagaidi uz manis, visu samaksāšu. Kungs iežēlojās. Svarīgi vārdi. Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu. Šis kalps izgājis ārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādā 100 denāriju. Proporcionāli ļoti mazu summu. Viņš to satvēra uz žņaudu un sacīja, atdod, ko es parādā. Tad viņa biedrs krita pie zemes un lūdzās. Pagaidi uz manis, visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielikt cietumā, līdz tas parāds būs samaksājis. Citi kalpi viņa biedri to redzēdam ļoti noskuma. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu pasauca un sacīja. Šie nopietni vārdi. Tu nelietīgais kalps. Visu tev parādu es tev atlaidu, ka tu lūdzi. Vai tev nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs saniknojies nodeva to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Un tad ir šis pāns, ko Jēzus māca. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Es nezinu, cik reizes jūs esat dzirdējuši svētdienā pieminam šo raksturvietu vispār. Es esmu dzirdējuši šos Jēzus vārdus. Bet padarot ļoti vienkāršot šo stāstu, šī stāsta analoģija ir, ka šis ķēniņš, šis kungs ir Dievs, viņš reprezentē Dievu. Šis pirmais kalps, kuram tika piedot šis milzīgais parāds, reprezentē kādu, kurš ir saņēmis piedošanu no Dieva, kāds, kurš ir saņēmis neizmērojumu, nekad neizpērkam parādu, kurš tiek piedots. Un kad Dievs piedod šo milzīgo parādu. Bet tad šis cilvēks, kurš saņem šo milzīgo, nekad neizpērkamo parādu, sāk sažņaukt kādu un nepiedot, neatlaist kādu, kurš ir salīdzinoši maz izdarījis. Un šeit viņš runā par nepiedošanu. Un tad šie vārdi ir, kad Jēzus šādu, principā, savu sekotāju, viņš atbild Pēterim, ja? Viņš runāja saviem sekotājiem. Viņš to nerunāja uz kādiem, kas nepazīst Dievu. Viņš teica, jūs, Pēteri. Ja? Viņš atbildēja Pēterim. Viņš saka, tā mans tēvs, interesanti, viņš jau runā arī par Dievu tēvu, tā mans tēvs darīs jums, ja, un atklāj šī, ja jūs no savam brālim no sirds nepiedosiet. Un mēs redzam, kas pa vidu notiek, ja, teiksim, Dāvids rakstīja, ka tā kunga roka smagi gulās, kā šī psalma realitāte izstītos šajā stāstā, kad īstenībā Dievs, kurš ir taisnīgs Dievs, nodod spīdzinātājiem šo savu kalpu, kurš izvēlās apzināti nepiedot. Viņš apzināti izvēlās neatlaist kādu parādu. Ja? Ļoti nopietna raksturvieta. Vai ne?
Viņi paši paskaidrojoši. Un tagad padomājiet pa Mateja 6, pa mūsu mīļo lūgšanu. Mūsu Tēvs debesīs. Un tajā daļā, kur mēs zinām, ka mēs lūdzam katru reizi. Ko mēs lūdzam par piedošanu? Piedod mums, mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Redzam šos abus? Tur nav tikai piedod mums, mūsu parādus. Kā arī mēs piedodam saviem. Un ja jūs šeit atcaucas uz Tēvu, mēs katru reizi lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Ir mūsu draudzē mēs ticam grēku arī nopietnībai. Mēs ticam piedošanas milzīgiem spēkam, bet mēs ticam arī, ka grēks ir nopietns un viņš nes iznīcību mūsu dzīvēs, ja mēs viņā ilgstoši dzīvojam. Un tāpēc patiesībā Bībele brīdina tos, kas mēs esam ieraudzījuši gaismu, mēs esam piedzīvojuši žēlstību, neizvēlēties dzīvot tumsā. Un Efeziešu 4, piemēram, es nezinu, man tā rakstvieta bija, Kristiāna bija, jā, Pāvils saka, runājot par grēku, viņš saka, dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojieties un nedodiet vietu vēlnam. Ir kādi kristieši, un es pēc šo apkārt arī dodu mācīties, šī, es teiktu, viena no labākajām rakstvietām, kas pasaka, ka kristiešu dzīvē var būt tums, mēs teiktu, dēmoniski sātana ietekme. Lasam šo pāntu atpakaļ gaitā. Šo raksta draudzē, viņš saka, nedodiet vietu vēlnam. Pagad, tad tu vari dot savā dzīvē vietu vēlnam. Kādā veidā? Lasam atpakaļ gaitā. Lai saule nenoriet jums dusmojieties. Okay. Ir kaut kas, kas ir jāatrisina, un ja viņš neatrisina, tas dod vietu kristiešu dzīvē vēlnam. Un tad viņš saka, ka dusmās neapgrēkojieties. Citiem vārdiem, ja tu savā dzīvē piedzīvo grēku, šeit iet runa par domu pēc iespējas ātrāk to atrisini. Uzreiz esi mētiecīgs nepalikt rūgtumā, nepiedošanā, risin to. Tāpēc šeit ir analoģija par saules nenorietēšanu. Tas ir doma uzreiz, negaidi. Un es jums atklāt gan no pieredzes varu teikt, numur viens iemesls, kāpēc arī Jēzus sekotājs savā dzīvē bieži var piedzīvot tumsas ietekmi, ir nepiedošana. Manā pieredzē numur viens lieta. Mēs varētu teikt, ka kāds ir devis vietu vēlnam, Pāvila vārdiem. Es varētu teikt arī Jēzus vārdiem, ka kāds ir nodots spīdzinātājiem. Kamēr viņš neizdarīs izvēli atlaist cilvēku, piedot. Un tie ir Jēzus un Pāvila vārdi, tie no Mārča. Es tikai citēju, pats pārbaudu, pats lasu, pats izvērtē. Bet Dievs ir taisns Dievs. Viņš ir gan mīlošs, viņš ir žēlsirdīgs, bet viņš arī taisns. Ja tu apzināti izvēlies staigāt tumsā, tu arī atbilstoši piedzīvo to realitāti, tos augļus. Ja tu izvēlies dzīvot nepiedošanā, tas ir kā inde, kas lēnām sāk rūgt. Un pakāpienis viņi sāk pārņemt ne tikai prātu, bieži tas arī būtu varbūt fiziski ietekmēt ķermeņus, tā tālāk, jā. Tas ir ļoti nopietni. Tāpēc šī tēma par piedošanu ir gan ļoti, ļoti skaista un spēcīga, gan vienlaicīgi ļoti nopietna un īstenībā brīdinoša no Jēzus mācības. Ko tu dari ar tiem cilvēkiem, tam situācijām? Un patiesībā Jēzus nedod tev daudz izvēles. Tas nav viegli. Mēs varam teikt, tas ir process tajā iet, bet tev ir jāvirzās tajā. Un domāju, praktiski, tas ir piedot, pat ja tev otrs neprasa piedošanu. Tu izdari izvēli piedot. Nevis sagaidi, ka tu jutīsies, tu izdari izvēli piedot. Un, jā, šoreiz es neiešu padziļināt visā šajā iekšējās dziedināšanas, atbrīvošanas tematikā, jā, bet tikai iedot šo domu, ka tu arī vari lūgt, lai Dievs palīdz, ka tu vēlies piedot. Ja tu vēl neesi tur, saka, Dievs, es vēlos pēc iespējas ātrāk, es vēlos piedot. Es vēlos nevienu neturēt, jā, nevienu nesagūstīt. Piedošana ir kā neredzams ķēdes, kas saista mūsu prātu, sirdi un garu, noturot mūsu pagātnē pie sāpēm un netaisnības. Tā rada rūgtumu, aizvainojumu un iekšēju nemieru, kas ne tikai saindē mūsu attiecības ar citiem līdzcilvēkiem, bet patiesībā bloķē mūsu attiecības ar Dievu. Jo Jēzus pats skaidri māca, ka ja mēs neejam konkrētā situācijā piedošanā, tad arī tur mēs nepiedzīvosim piedošanu no Dieva Tēva.
Nepiedošana atver tavā dzīvē durvis garīgai tumsē. Tā kļūst par vietu, ko Sātans var un vēlas izmantot kā pieeja tavā dzīvē. Mēs domājam, ka turam otru atbildīgi, bet patiesībā mēs kļūstam par ieslodzītajiem, ja mēs dzīvam nepiedošanā. Nespējot piedzīvot brīvību un dziedināšanu, ko Dievs vēlas mums sniegt. Tikai ejot piedošanā, mēs varam atlaist pagātni, cilvēkus, situācijas un piedzīvot, ka Dievs mūs tur sastop un atjauno un dziedina mūs. Domāju par šo situāciju. Es patiesībā aizvadītajā piekdienā biju aicināts holokausta piemiņas pasākumā Rīgā, kas ir atkal garāks stāsts. Es neiešu šajā detaļās, bet pirms 1,5–2 mēnešiem mēs ar Kristiānu bijām ar ebreju grupu aizbraukuši uz Aušvici, Birkenau. Tā ir vieta, kur tajā nāves nometnē, tā ir pati centrālā vieta, kur tika fiziskā teritorijā, ko var apskatīt tā kā ar aci, tika nogalināts 1,1 miljonus cilvēku. Un esot tur, kā es saku, tā bija viena no tuvākajām vietām uz LA, ko es fiziski esmu bijis klātsošs uz zemes. Apzināties to ļaunumu. Ja? Tāds ir tiešām zembrāts. Un šajā aizdītajā piekdienā man bija tāds pagodinājums no ebreju kopienas reprezentēt kristiešu un teikt pāris vārdus arī šajā holokausta piemiņas pasākumā. Un jūs varat iedomāties, ja, kad lielākā no šiem cilvēkiem, ar ko es braucu, viņu radinieki, vai nu Rīgas geto, vai kaut kur Latvijā kādā no geto, bija vai nogalināti. Reizēm tie ir 6 un vairāk cilvēki, bieži tās ir paplašinātas ģimenes, un daudz no viņiem pirmo reizi tur devās. Bet tas ir pārāk smaga lieta, kurā iet, un viņi vieni to nespēja izdarīt. Un tad šajā braucienā mēs piedzīvojām, ka vienkārši mēs varējām būt blakām. Bieži tur vārdi bija lieki, vienkārši klātbūtne, būšana, iespējams, tādās tumšākajās vietās, kas saistās ar cilvēku stāstu. Un kāpēc to pieminu? Jo ir kāda sieviete vārdā Korija ten Booma, ir kādi no jums viņu dzirdējuši? Ja? Pāris. Viņa ir kristiete no Nīderlandes, kuru otrā pasaules kara holokausta laikā ar savu ģimeni slēpa ebrejus savā mājā, glābjot viņus no nacistu vajāšanām. Viņu pašu galā arestēja, un beigās viņa tika nosūtīta uz koncentrācijas nometni. Tur viņa pieredzēja ciešanas, viņa zaudēja savu māsu, un beigās viņa brīnumainā veidā, tur tāds garš stāsts, tas viņas ļoti saīsina, viņa tika brīvībā. Un viņi pēc tam daudz apraksta, viņai ir grāmatas, kur viņi daudz apraksta gan to laiku tur, gan piedzīvoto. Un ir kāds citāts no viņas, ko viņa tā kā īpaši akcentē tieši tēmā par piedošanu. Un viņa saka šādi: piedot nozīmē atbrīvot ieslodzīto, beigās atklājot, ka tas patiesībā bija tu pats. Vēlreiz. Piedot nozīmē atbrīvot ieslodzīto, atklājot beigās, ka tas bija tu pats. Citiem vārdiem, turot nepiedošanu, paliekot šajā rūgtumā. Un patiesībā tas viņu pašu ieved šajā cietumā. Angliski tas ir: to forgive is to set a prisoner free and to discover that the prisoner actually was you. Un tas ceļš, Jēzus ceļš nemainās, kam tu vai Korija ten Booma ir gājis cauri. Tas varbūt, mēs varam teikt vārdu procesu un tam līdzīgi, jā, bet tas virziens nemainās. Jēzus mums piedod, lai mēs varam izmainīt, nest piedošanu un mainīt apkārtējo vidi arī mums apkārt. Piedot nozīmē atbrīvot otru no soda, kur mēs kontrolējam otru un patiesībā sevi no verdzības vienlaicīgi. Ka tu atbrīvo otru no soda, kur tu vēlies viņu turēt, principā Dievu vietu ieņemot. Bet tu piedodot, atdod šo cilvēku Dievam, un tu patiesībā izēji brīvībā. Un man bija situācija pirms pāris gadiem, kad mēs esam daļa no draudžu tīkla starptautiski, un es un kāds brālis no Norvēģijas, mēs bijām palīdzēt Barcelonas apkārtnē
tur bija kāda situācija ar vienu sievieti, kas arī palīdzēja ar vadīšanu. Un viņai bija ļoti izteikti spēcīga pravietiskā dāvana, ļoti svētīga dāvana. Bet pieaugušā draudze piedzīvo, kad šī sieviete bija tik ļoti sāpināta, daudzās savās dzīves sfērās, bija nepiedošanā, ka šī dāvana, kad caur viņu sāka sprakšķēt rūgtums. Tā kā viņi var dalīt lietas, var runāt ar cilvēkiem, bet caur to visu kaut kā it kā ir labi, bet tur visur ir tā kā apkārt piegarša, skāba rūgt piegarša. Un tas gāja tik tālu, ka beigās, lai viņai bija šī dāvana, viņa saprata, ka viņa ir jāapstādina, jānoņem no trases uz mirkli teikt, Klau, tev īstenībā ir vajadzīgs procesēt to, kam tu esi gājusi cauri. Ja viņi nāc no tāds harizmātisks vides, tev ir dāvana, tu tur kalpo, un tu ignorē kaut kādā ziņā savu stāstu. Un šī komanda bija pietiekami tuva, un viņi apstādināja. Un tad gadījās vienkārši, ka tur bija grūtā situācija, mēs bijām aizbraukuši, lai palīdzētu viņu risināt. Es un mans brālis Kristofers, kādu no jums viņu zina. Un mēs bijām, viņu runājām, un tas nonāca, šīs saruna beigās nonāca līdz tai pamat vietai, kur tā kā bija konkrēta situācija, ko viņa bija piedzīvojusi, kas pret viņu bija darīts. Un tad mēs virzamies, un mēs sakam, mēs izrādījām, protams, līdzjūtību, un mēs teicām, bet tu zini, Jēzus ceļu, vai ne? Un tad viņa atbildēja šo, iespējams, ļoti grūto realitāti. Viņa teica, bet ja es iešu piedošanā, tad visa mana identitāte, viss, kas esmu bijis, viņa atsaucās kā upuris, ļoti daudz kā upuris, visa mana identitāte, viņa teica, tā ir tagad tāda katedrāla, viņa visa sabruks. Un viņi sāk vienkārši situāciju pēc situācijas teikt, ka viņi principā caur šo upura identitāti, mentalitāti saņemos uzmanību un līdzjūtību, ja? Un viņi patiesībā bija kļuvusi par atkarīgi no šīs upura mentalitātes. Viņi pat nevēlējās laist vaļā šīs sāpes. Un tas bija tik skumji, jo viņi sāk identificēt visu savu dzīvi ar šo traumu, ka tas ir tas, kas viņi ir. Mans draugs Kristofers, viņš bija sātanismā, viņš tāds ļoti skaidrs, melns, balts. Viņš tā kā ļoti atklāti teica, tu zini, ar Jēzu ir tikai 2 virzieni. Tur nav tā kā starp posms. Vai tu ej, Jēzus virzienā vai tev pretējā. Tu nevari, tā kā, nav tāds dīkstāvis ilgstošs, ja? Un viņam pēc tam bija jāpaliek tur pa nakti. Un tas, diemžēl, šī situācija beidzās ar to, ka viņa neizdarīja izvēli iet piedošanā. Mēs teicām, ir process, bet zini, ka tas ļoti nopietni. Viņa brīdinājumi. Pēc laika viņa atstāja draudzi, jo šajā draudzē cilvēkiem viņi bija atklāti. Viņi teica, mēs nevaram tev ļaut vienkārši kalpot. Ja? Tev ir jāiet piedošanā. Un tad viņi domāja, ka problēma ir draudze. Viņi atrada citu draudzi. Beigās viņi pamet arī to draudzi. Un beigās viņi pamet kristietību. Un tagad, viņa redzot ielās mūsu draugus, viņas spļauj un lamājas uz šiem cilvēkiem. Tā kā es nepārspīlēju burtiski. Tik tālu var aizvest rūgtums, sāpes, ko tu nevēlies, un tu izdari apzināti izvēli nēdot Dievam un neprocesēt ar brāļiem māsām. Un palikt viņā un dzīvot viņā, un ne tikai dzīvot, bet identificēties, ka tāds ir tavs jaunās mājas. Un tā bija tik skumja situācija, man teikt, vēl nesen esot tajā pilsētā. Es staigāju ar to dzīvokli, un es domāju par to situāciju. Man sāp sirds. Beigās viņa arī izšķīrās no savas ģimenes, no vīra. Tikai tas stāsts ir ļoti brutāls. Kāpēc to minu, lai pateiktu, tas ļoti, ļoti nopietni. Tas var aiziet ļoti, ļoti nopietni, ja tu neesi nopietns. Grēks ir viltīgs. Ja? Bet ir labās ziņas. Jēzus ir klātsošs, un viņš vēlas tev piedot. Viņš vēlas tev darīt brīvu. Viņš vēlas tev sniegt piedošanu, viņš vēlas tev darīt brīvu, ka tu vari piedot citiem. Un piedzīvot dzīvību, piedzīvot brīvību, kas ir tāpēc ar Kristu. Ja tu iestver pazemību, un tu neies lepnumā. Jo lepnums ir tas, ka mājo sātans un tums. Ja? Tā kā mēs nostāmies lepni pretī Dievam. Un ir rakstīts, ka pazemīgam Dievs dod žēlastību, bet lepnam Dievs stāv pretī. Ja? Un tāpēc tā ir man lūgšana šodien par mums katru vienu. Un domājot par lūgšanu, tā kā man bija sirdī 2 aspekti, mēs vienkārši paudīsim, mēs ticam, ka Dievs runā, mēs tiešām no sirds tam ticam, mēs mīlam, ka Dievs runā, svētais gars ir tik labs, viņš runā, viņš pārliecina, man ir rakstīts, ka svētais gars pārliecinās jūs par grēku.
Nevis par cilvēku, bet tas būs Dievs pats, vai ne? Un es gribu vienkārši uzlikt šos divus aspektus, pašās beigās ir, kur mēs vienkārši varam kādu mirkli palikt klusumā un prasīt svētam par šiem diviem jautājumiem, lai šī tēma nepaliek, ka tu piekrīt, bet prasīt Dievs, vai ir kaut kas, kur man ir jārīkojas šīs tēmas ietvaros. Ja nav, tev nav nekas jāizdomā viss kārtībā. Ja Svētais Gars tev neko neuzrāda, tu vari izelpot. Ja tu dzīvo piedošanā, super, tu piedzīvo Dieva valstības augļus. Bet, ja Svētais Gars runā, tad atbildība ir tavā pusē. Un ka vienkārši mēs varam prasīt šīs divas lietas. Pirmkārt, vai tu vispār esi saņēmis piedošanu par savu dzīvi, ar to domājot, vai tu esi jebkad lūdzu īsumā Jēzus un piedošanu. Ja? Varbūt tu šodien pirmo reizi, un tu nekad neesi patiesībā lūdzis. Tur tu esi dzirdējis, varbūt tu esi izaudzis vidē, kur tu esi to dzirdējis, bet tu pats nekad neesi nācis pie Jēzus teikt, Jēzus vēlos saņemt piedošanu. Es vēlos saņemt jaunu dzīvi. Ja? Tas ir pirmais. Ja tu vēl nestaigā ar Jēzu. Tad, ja tu jau staigā, vai ir kāds specifisks, varbūt grēks, vienalga, kā mēs viņu sauktu, jebkāda sfēra, situācija, cilvēks tavā dzīvē, kur Dievs tev mudina pienest, ja tas ir grēks, izsūdzēt Dievu priekšā, ja, un saņem piedošanu. Šī pirmā ir par šīm attiecībām ar Dievu. Vai ir jebkas, kas bloķē šobrīd tevas attiecības ar Dievu, kur tev ir jānāk pie Dieva? Tev jālūdz Dievam piedošanu, vai tev jāizsūdz, ja? Vai kaut kas tev spiež, tev varbūt vienkārši tas jāverbalizē. Varbūt jau esi izsūdzējis to, bet tu jūti, ka kaut kāda brīvība iespējams nāk, ka tu to vienkārši pasaki kādam. Vienkārši tu to pasaki, ja? Un kad kāds tev var, kā ķēnišķīgi priesteri, teikt, mīļais brālmās, Jēzus tev piedevis. Tam ir milzīgs spēks. Ja? Mēs ticam, ka mēs visi esam ķēnišķīgi priesteri. Mums nav jāiet pie viena īpašā cilvēka. Jēzus ir mūsu augstais, lielais priesteris. Bet mēs viens pie otra varam iet un izsūdzēt. Mums nav jāiet pie mācītāja, vadītāja tikai. Ja? Mēs varam iet pie brāļa māsas, kam tu uzticies, kur tu jūties droši. Un tas pēdējais ir, vai ir kāds, kam tu neesi piedevis, un Dievs saka šī situācija, šis cilvēks. Vai arī kāds, kam tev ir jālūdz piedošana. Varbūt tu esi bijis sāpinātajā pusē. Varbūt tu esi bijis tas, kurš ir sāpina, un tu neesi nekad īsumā lūdz piedošanu. Un bija tik skaisti, ka mums bija šis kurs. Bija kādi cilvēki, kas jūt no Svētā Gara zvanīt vidusskolas paziņām un lūk par konkrētām situācijām piedošanu. Daudz gadus atpakaļ. Tam cilvēkam iespējams tas varbūt pat vispār. Tu nezini, vai viņš atcerās to. Bet Svētais Gars uzrāda. Cilvēks paklausa. Man liekas, tas ir tik skaisti, ka tādā veidā mēs varam piedzīvot evaņģēlijas spēku. Ka tas nav tikai reizes, es nācu pie Kristus, bet mēs šodien varam piedzīvot. Viņš piedod, ka viņš maina mūs, viņš dara mūs brīvus. Ja? Tā kā mēs mēģinām būt tādi praktiski, ja? Ka tas nav tikai, ka mēs dzirdam, bet ka mēs prasam. Un arī pēc tam, ja tu jutīsi, tad varēsi aiziet pie kāda cilvēka telpā. Ja tu nezini, pie kur iet, tu var nākt vienkārši arī priekšā, kāda vadītājiem tev pienāks. Ja tu pazīsti kādu, tu vari pieiet kādu personīgi, ja? Var aiziet aizmugurē, justies brīvi, tam būs mirklis. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo mēs noslēgsim vakarēdienu. Mēs noslēgsim vakarēdienu ar Kristus miesu un asinīm, kas savā galvenajā esencē simbolizē to, ka Kristus asinīs mums tiek piedots, vai ne? Tāpēc pat Dieva vārds saka, izvērtējiet sevi. Zini tos pāns, mēs pēc tam izlasīsim, bet šeit izvērtējiet sevi, jo kādu no jums necienīgi vai neapzinoties, vienkārši varbūt bezprātīgi ignorējat visu, vienkārši iet ēd, ja viņi neapzinās, tas bija Korintas draudzē, kad citi slim, citi pat miruši. Ja? Tas ļoti nopietni. Kristus miesa un asins ļoti svēts un nopietns, un vienlaicīgi viņa piedošana ir milzīga. Ja? Un tāpēc mēs, vienkārši, lai jums pateikt, ar to mēs noslēgsim vakarēdienu. Un tagad mēs klausīsimies 2 minūtes, 3. Tad būs iespēja aiziet lūgt tiem, kam vajadzīgs. Un tad mēs ar Kristapu šeit priekšā noslēgsim pēdējo daļu, kas būs vakarēdienu. Ja?